Vai tu esi kaut vienreiz dzīvē apdomājis, kā tavā rīcība ietekmē otru? Kibermobbings. Apdomā savu rīcību. Emocionālā vardarbība. Nē, tev matemātikas mājas. Es aizmirstu. Es vispār neko nesapratu. Tā kā Zirsis, kur tu speak me, girl. Viņai tās neglītīs. kurpes viņš jau vairs nav mūžs. Viņai vēl tās brilles. Tāda brille viņa nevar atļauties kontaktētas. Ejam prom reāli. Arī joki var aizskart otru. Kā es tiem atmazes pāruzvagāju? Tie ir normāli. Man gāja. Jā. Tur tās foršiņās. Viss ir skaisti. Viņai tik labi. Viņai tik lieliski. Mums ir labi izskatās. Tu tās brilles ir labi izskatās. Es nevaru. Negribat būt mūsu grupiņā? Nāciet pie mums, jā. Ejam. Fiziskā vardarbība. Tu atceries man balto šokolādes bulciņu, kas ir vārdu nav? Tiekamies stundas pie kalniņa, saprat? Šis ir man šokolādes bulciņas vārds. Pirms tu krāmē otram pa ģīmi, apdomā, vai tu pats nedabūsi lats. Un vai situācija nevarēja atrisināt sarunas cerā? Jā, zinām, tev bija šī jāparunāja. Es tā dzirdēju, ka tu man bulciņu nozagi. Jā. Zinām, vienkārši nākošais man vienkārši var paprasīt, lai es tev nopērku vai iedod, jo man jau nav žēl. Es ļoti atvainojos. Man tajā brīdī nebija naudas, un man vienkārši vajadzēja kaut ko pārēst, bet, saprot, es tev atlīdzību iedošu. Es ceru, ka tas varēs atmaksāt visu tos traumas. Tā bulciņa vispār var dārgāk, bet labi ir. Es ceru, ka tu man piedos. Šoreiz tikai. Draugi. Kā tas dzīves, bet kā paliks tik miers, mīlā pārvērties, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds... 3, 4. Tu esi viens!